Šodien man ir pārdomas par tādu tēmu, ka vai ir kaut kāda korelācija starp cenām Latvijas pārtikas veikalos, kuras es uzskatu ir augstas, un viņu izdevumiem reklāmas nolūkā, mārketingam. Nedaudz papātot, bet es nepretendēju, vai tā ir taisnība vai nē. Bet tik daudz, cik man izdevās izpētīt, tad par 24. gadu kaut kādu informāciju atradu. Un tur bija teikts, ka visas Latvijas reklāmas tirgus ir 92,4 miljoni eiro gadā. Un lielu daļu no tiem aizņem tieši mazumtirgotāji, pārtikas mazumtirgotāji. Tie ir tas lielais pirmais trīnieks - Rimi, Maxima un Lidl. Un konkrēts cipars, cik tie veikalnieki tērē reklāmām, viņi nesaka. Viņi nekādas atskaites nesniedz. Tiek lēsts saskaņā ar kaut kādiem aprēķiniem, ka katram no viņiem, vismaz Rimi un Maksimai, ka katrs no tiem tērē gadā apmēram no 4 līdz 6 miljoni eiro mārketingā. Tās ir reklāmas. Jo, kāpēc man vispār tāda doma uzvedinājās galvā? Jo rādās tās reklāmas internetā, pa radio. Viņas ir principā 24/7, laiž kaut kur tevi bombardē, visu laiku mūs bombardē un var just, ka viņi ļoti daudz naudas tērē reklāmā. Un kurš tad to visu apmaksā, tos visus miljonus? Kā jums liekas? Protams, ka mēs, pircēji, mēs samaksājam par to, ka mūs zombē ar tām reklāmām. Gluži bez reklāmas arī it kā mēs iztikt nevaram, tāpēc, ka mums gribās zināt, kādas ir cenas, kādas ir atlaides, akcijas, piedāvājumi veikalos. Līdz ar to, protams, nevar teikt, ka reklāma tas ir kaut kas slikts. Nebūtu, nē, reklāma ir vajadzīga. Bet jautājums šeit ir par samērību. Cik daudz būtu tā, ka pietiek? Jo man jau liekas, ka ir nedaudz par daudz. Un tieši tāpēc es sāku domāt, vai nav tā, ka ir kaut kāds tāds aburtais loks, ka veikalnieki, jo vairāk veikalnieki tērē reklāmai, jo dārgāk paliek produkti. Tāpēc, ka tās reklāmas jau tie izdevumi ir jāatsit. Un vienīgais variants, kā viņi to var atsist, ir pārdodot produktus. Respektīvi ieliekot to cenu produktos visos, ko viņi pārdod. Tāpēc, ka tur jau ir tā, ka ir kaut kādi produkti, kuriem uztais speciāla akcija, lai tevi dabūtu vispār veikalā iekšā. Un tu nopirki to produktu, lātu uz akciju un pie reizes nopirki vēl kaut ko, kas ir dārgs. Un tas aburtais loks vai tik nav tāds, ka veikalnieki liek pēc vairāk naudas reklāmā. Tātad tas ir jāatsit. Cilvēki, lai varētu atsist, palielina cenas. Cilvēki nopērk par to naudu. Atkal viņiem ienāk nauda, viņi atkal liek naudu reklāmā. Iespējams, ka vēl vairāk ar katru gadu. Es to nezinu, bet es tikai tā pieļauju. Un tas cikls iet tā bezgalīgi, tā spirāli iet tā ar katru gadu uz augšu. Protams, ka cenas ceļās ne jau tikai dēļ tā, ka tur ir reklāmā tā nauda ielikta. Bet viens no variantiem, es tā domāju, tur printē paletēm, tonnām gadā bukletus. Internets ir piebāzts ar reklāmām. Telefonā reklāmas, datorā reklāmas, pa radio reklāmas, televīzijā, prime timā. Ja, tas ir labākajos laikos vakarā, kad ir vakar programmas, dažādas filmas. Tur regulāri visu laiku non-stopā mēs tiekam bombardēti, un tur ļoti liela nauda tiek iztērēta viņās. Jautājums, vai vajag ik pēc 10 minūtēm tev ziņot par to, ka tur kaut kāds sviests ir bišķiņ lētāks vai kaut kas tāds, vai nezinu, pienam atlaide. Tā kaut kāds tāds pārdoms, ka vai ir kaut kāda korelācija starp to. Tas veido to
apburto loku, vai arī nē. Nu tā, katrā ziņā man tas lika aizdomāties. Viņš sen jau agrāk īstenībā bija domājis par to, bet tagad nolēma ierakstīt. Ja jūs esat noskatījušies tik tālu, varbūt ir idejas un varat ierakstīt komentāros, kā domājat jūs. Un paldies, ka skatījāties!